Līdz jau vairāk pilnā sastāvā spēlē MVD komanda, Ripa pretinieku zonā, tomēr saglabā mūsu komandu. Un tagad izgājiens 1-1, Zainoļins, Pruseks un 1-0 vadībā MVD. Un Sašam Ņiživijam bija jau pirmajās sekundēs līdzīgi iespēja kā Zainoļinam. Nu, šajā duelī Zainoļins apspēlē Martinu Pruseku. Pirmajā duelī Ņiživijs Gārnets triumfēja MVD komandas vārdsargs. Līnijas. Un Ripa tagad jau Dinamo aizsardzības zonā. Ātra piespēle uz priekšu un izdots Ņiživijam ieiet zonā. Sašs Ņiživijs nav kam atspēlēt pietur Ripu. Ozoliņš metiens un lielisks Gārnets vārtos. Gārnets arī pats tur neizdodas otrais mums izdarīt atkārtotu metienu un jau lūk, cik ātri pāriet uzbrukumā MVD. Kokarēls un Ripa vārtos. Ripa vārtos, Rikošets un Ripa vārtos. Nu, Gārau pleca izskatījās, ka Ripa ielido vārtos. Liecina par to, ka vārtus varētu arī neieskaidrot. Solo jau ļoti laba tālu piespēle, pēc tam Kokarēvs izdara metienu un no Gārau Ripa ir vārtos. Jā, redzam, ar muguru Gāraus gūstu vārtus. Nepārāk bieži tāds vārtu gūms hokejā, kad izdodas ar muguru gūt vārtus, bet vārti ir jāskaita šeit. Nesaskaties nevienu momentu kādēļ, lai vārtus neieskaitītu. 0-2, otrās trešdaļas sākums. Un Elisona metiens tieši virsū Prusakam. Hosa savāc Ripu, bet tā paliek mūsu zonā vēl viens metiens un Ripa pie Pruseka. Jā, ļoti palicis viņš tur metra attālumā. Nu jā, Lauris Dārziņš. Nu arī visnotaļ apšaubāms pārkāpums. Vārtu priekšā. Sašs Ņiživijs pietur Ripu. Ņiživijs pats mēģina apspēlēt pēcspēlētāju. Nu ilgi Saša tur Ripu Sorokinam. Pēdējās sekundes Sorokins piespēlē priekšā Ņiživijs un Gārnets atkal ir precīzs. 3,5 minūšu laikā Cīpuls ieiet zonā. Mārtiņš izdara metienu un ķivere nolido no Gārneta galvas. Spēlē MVD hokejs, neskatoties to, ka ir pārliecinošā vadībā. Teicam, piespēle Zainoļins. Apslido vārtus, piespēles vārtu priekšu un tur par laimi Dinamo aizsargi. Korija labi apspēlē savu pretspēlētāju labajā malā, ieiet labā ātrumā zonā, turpin saglabāt Ripu, atspēlē atpakaļ neprecīza, bet Miķels iegūst Ripu, Dārziņš! Un Ripa nav vārtos! Nav Ripa, diemžēl, vārtos! Un fantastiska atmosfēra būs arēnā Rīga, bet arī tagad nav nekad beidzies! Sprobts izdara metienu no vārtu priekšas, Gārnets ir precīzs un sākas asumi vārtu priekšā, lūk Kautiņš. Dodas Ozoliņš pārmācīt kādu no pretinieku komandas spēlētājiem Šturbaku un arī šajā divcīņā labāks izstāsts Šturbaks. Nu, turpinās šis Kautiņš. Kas notiek uz ledus? Ozoliņš pārmāca Šturbaku. Beigās jau neiejaucas tiesneši. Šķiet, ka Ozoliņš ir uz ledus, bet Sondis pēc tam Slovāku aizsargu nogulda uz ledus un šajā divcīņā